Lai gan vecāki saviem bērniem velosipēdus parasti iegādājas tādēļ, lai viņi aktīvi pavadītu laiku brīvā dabā, fizioterapeiti uzsver arī citus ieguvumus. Tie ir bērna ķermeņa stabilitāte, līdzsvara un koordinācijas trenēšana, kustību plānošana, ķermeņa un telpas izjūta. Un pirmā vecāku izvēle nereti krīt uz trīsriteni. Braukšana ar trīsriteni ir jautrs un arī izglītojošs process. Daži bērni var sākt vadīt trīsriteni jau no 1 gada vecuma, tomēr vairums bērnu to dara ap 3 gadu vecumu, kad parādās interese un vēlme padziļināt izzināt dažādas lietas. Taču kā izvēlēties piemērotāko trīsriteni, īpaši, ja ģimenē ir vairāki bērni? Glober trīsritenis ir labs ieguldījums nākotnē, jo var kalpot sākot no bērniņa 10 mēnešiem līdz pat 5 gadiem. UV atstarojošs jumtiņš aizsargā bērniņu no saules stariem un to kaitīgās ietekmes. 5 punktu drošības josta. Parocīga soma, kurā var paņemt līdzi mantas. Rokturis vecākiem trīsriteņa vadīšanai. Pārtransformējas par pilnvērtīgu trīsriteni. Pārtransformējas par līdzsvara divriteni. Nav nepieciešami instrumenti, lai pārveidotu. Vēl viena lieliskā opcija bērna aktīvai atpūtai ir skrejritenis. Liec kājiņas, reku te liec kājiņas. Jā, aiziet, nu vizini. Stum māsu. Nāksi? Stum, ņem rociņas. Aiziet, stum. Es esmu ļoti priecīga par to, ka ir sācies šis siltais pavasara laiks, jo tad mēs varam doties daudz ārā, braukt ar riteņiem, kas meitenēm ļoti patīk, braukt ar skrejriteņiem. Viņas taisa dažādas sacensības, kura būs pirmā, dara dažādas blēņas. Skrejritenis Glober arī transformējas bērnam augot un ir viegli pielāgojums katra bērna vajadzībām. Ļaus bērniem un vecākiem droši izbaudīt pastaigas. Var sēdināt bērniņu jau no 15 mēnešu vecuma līdz pat 6 gadiem. Pārveidojas 3 pozīcijās, aprīkots ar LED gaismiņām priekšējos riteņos. Šis ir ļoti labs, jo viņš ir transformējams, un tad var mazā māsa pabraukt, un tad var lielā māsa pabraukt. Ļoti viegli to visu var izdarīt. Un labi, ka dara arī abām meitenēm. Uzmanību, gatavību. Aiziet! Kurš pirmais? Aiziet, stērts! Kā ātri tu vāki! Kā tu vāki! Brauc ātri kalnā un pēc tam lejā! Mācīšanās un līdzsvara izjūta ir jebkura bērna attīstības atslēga. Braukšana ar skrejriteni prasa, lai bērns stāv un balansē uz vienas kājas, kamēr atsparas ar otru, kā arī bērns lieto rokas un kājas neatkarīgi vienu no otras, palīdzot precīzi attīstīt savas motoriskās prasmes. Nolaidīsim tev zemāk šito? Jā, tev vajag zemāk. Kad bērns uzsāk kustību ar skrejriteni, tiek iesaistītas potītes, ikri, sēžas muskuļi. Uzturēšanās stāvoklī nodarbina bērna galvenās muskuļa grupas, ieskaitot vēdera un muguras muskuļus. Skrejritenis bērniem ir veids, kā veicināt muskuļu spēku un attīstību. Tu malecis? Ai! Līdz ar motorisko prasmju attīstību nāk arī laba koordinācija. Spēja stūrēt, atspērties, turēt līdzsvaru un bremzēt vienlaicīgi dara brīnumus augoša bērna koordinācijas attīstīšanai. Apskatīt, pamēģināt un iepazīties ar plašu bērnu preču sortimentu ir iespējams gan klātienē Babycity, Toycity veikalos, gan iepirkties tiešsaistē. Lai visiem priecīgs un aktīvs pavasaris!